Jā, labdien! Mani sauc Sandra Renovska. Šobrīd esmu gan Olainas pirmās vidusskolas sociālo zinību skolotāja, pamatskolā un vidusskolā, un vienlaikus arī izdevuma sociālās zinības un vēsturi komandā līdzautore. Manā atbildībā lielākā mērā bija tieši divas tēmas, gan par uzņēmējdarbību, gan arī par budžetu. Laikam tad man tomēr jāatgriežas vēl tālākā vēsturē, jo savulaik es biju bankā, pārdošanas attīstību departamenta vadītāja un pieņēmu dažādas skolas skolēnus pie sevis ciemos. Un mainoties vēstures laikiem, es esmu pieradusi būt tāds cilvēks, kas visu laiku pieņem izaicinājumus, un tāpēc es atgriezos skolā. Un skolā mācu tieši sociālās zinības, tāpēc, ka man ir arī izglītība šajā jomā. Un rezultātā ar skolēniem, jau saviem skolēniem, mēs ļoti daudz ko darījām praktiski. Es viņiem atļāvu justies kā baņķieriem, es atļāvu viņiem saprast, ko var darīt ar naudu. Un visi šie uzdevumi, kas vēlāk jau mums kopā, protams, tos pārbaudot kā autoru kolektīvam, lielā mērā pirms tam ir izmēģināti ar maniem skolēniem. Un viņi ir bijuši tie, kas apstiprināja, jā, šis mums der, caur šo mēs saprotam, šādi mums ir ļoti sarežģīti, šādi mēs mācīties negribam. Bija arī, starp citu, pretēji viedokļi. Bija tādi bērni, kuri teica, es gribu, lai man pasaka, prezentē, un tad es visu padomāju, un tad es uzdošu jautājumus. Un bija tādi, kas teica, es gribu uzreiz pamēģināt. Un tāpēc arī mēs šajās mācību līdzekļos mēs piedāvājam šos abus ceļus. Ir iespējams gan tā, lai jebkuram bērnam derētu. Jā, man šobrīd pašai vispār liekas, ka tā ir grāmata, kas var kļūst par praktisku dzīves palīgu, jo tajā brīdī, kad es beidzu mācīties un beidzu te veikt visus ierakstus, nekas nav beidzies. Jo pārskatot, es varu atgriezties atkal un atkal, un gan par to, ko viņi dara uzņēmējdarbībā, gan to, ko viņi dara izvērtējot budžetu un mācoties finanšu pratību. Tās prasmes, balstoties uz to, kas šeit ir, viņi var visu laiku uzlabot un pievērst tam uzmanību. Un mani uzskati ir, ka tas var būt ideāls mācību līdzeklis, kurā izskatīšanā vai pārunāšanā piedalās visa ģimene. Tas, ko dara skolēns šeit skolā, viņam ir iespēja ar to iepazīstināt arī vecākus, izrunāt, uzlabot, jo mēs te tiešām runājam par padomiem mājsaimniecībām, par iespējām veidot ģimenes biznesu, un līdz ar to visi soļi, kas šeit ir, tā lielākā vērtība ir, tas nav uzrakstīts kā bērnam, bet mēs uzticamies skolēniem, un tas ir uzrakstīts viņiem saprotamā valodā, un ja to īsteno, viņi var sasniegt varbūt vairāk nekā pieaugušie. Tiem kolēģiem, kas izvēlēsies šo mācību līdzekli lietot, es noteikti ieteiktu pirms viņi to izmanto, arī atrast kaut kādu laiku dialogam ar skolēniem jau plānošanas procesā, lai saprastu, kā labāk mācīt, kuras metodas izmantot, jo mēs šajā komplektā piedāvājam ļoti plašu to iespēju spektru. Un tad katrs skolotājs jau dialogā ar bērniem, saprotot viņu vajadzības, varbūt diagnosticējot, var atrast to labāko ceļu, ko paņemt un to darīt. Bet šo var izmantot arī jauns skolotājs, kas tikko ienācis klasē, un uzticēties tam visam, iet soli pa solim un nonākt pie brīnišķīga rezultāta.